Radoši, sirsnīgi un pats svarīgākais ģimeniski Madonā aizvadīti pavasara skaistākie svētki Lieldienas, dažāda veida pasākumus piedāvājot teju katrā no novada apdzīvotajām vietām. Esam klātesoši svētku aktivitātēs Madonas pilsētā, kur prieku rada gan iespēja radoši darboties, gan redzēt pat samīļot dzīvnieciņus. Kas tev visvairāk patīk šajā pasākumā izstāstīt? Truši. Truši patīk, ja? Kas ir Lieldienas? Lieldienas ir olas. Tev patīk šie svētki? Jā. Jā, kas ir visjaukākais? Truši un arī cālas. Vai cālenītes. Dzīvnieki tie ir visus svētkus padarījis jaukākus, pūkainākus, priecīgākus. Laiks arī šodien lutina un saulītes spīd no rīta bija lietus. Tagad jau diena ir paredzēta tieši kā reiz, lai priecātos. Jābrauc ārā no Rīgas, atbrauc pie vecākiem, bet ģimeniskāk kopā. To var šeit katru gadu kāds pasākums, vienu gadu kultūras namā, šogad šeit. Jānāk, jāskatās. Bērniem ir izklaide ļoti labi. Visi forši. Tā kā skolā strādāju, tad mums nākas bērniem mācīt un stāstīt arī tomēr mazliet par to tā kā garīgo pusi, arī no baznīcas, kāpēc vispārībā ir tā lielā piekdiena, nevis tikai mums ir brīva diena skolā, varam lustēties, bet mājās mums tomēr Lieldienas, tas ir ģimenes laiks. Kad no visām malām brālis ar ģimeni, mēs visi pie mammas aizbraucam, tiekamies kopā. Ir tās kopīgās tradīcijas, ko bērniem rādam, gan ar olu krāsošanu, olu kaujām, kāpēc viņas ir vajadzīgas, kāpēc ēdam olas ar sāli. Mēs pamatā tikai olas vāram, krāsojam. Zvēriņus redzēji jau? Redzēji. Kas tev patika visvairāk no zvēriņiem? Kaziņas? Kāziņas, jā? Kāziņas vislabākais. Tad izstāsti man, kas Lieldienas un kāpēc mēs svinam Lieldienas? Lipinam olas, kaudamies ar olām, krāsojam olas. Un tev ir arī zaķausis? Jā. Es skatos, ka tev ir. Uzliksi zaķausis? Jā. Un ko tu visiem vēli šajās dienās? Vai visi būtu redzējuši, ka tas zaķis nāk Lieldienās? Tev atnāca zaķis? Mēs dzīvojam ārzemēs, tā ir iespēja atbraukt šeit, satikt radiniekus. Norvēģijā viņi visi brauc uzreiz kalnos. Visu šito nedēļu viņi dzīvo kalnos, slēpo, arī smuki saģērbies tur visādos kostīmos, karnavālus taisa. Tā arī ļoti tā ģimeniski draudzīgi tur. Bet Latvijā tomēr velku šeit, tāpēc, ka te ir īstā ģimene. Jā, ģimene draugi, jā, tomēr patīkami atbraukt. Tā ģimenes kopā pabūšana pēc tā augstuma, kad viss mostās dabā, un tā ir tā forši. Un ir forši, kad, ja tu netiec uz laukiem, kā mēs pašlaik, tad mēs atnākam pabaudīt šeit uz vietas. Lauki atbraukuši pie jums? Jā, tieši tā, kad ir dzīvnieciņi, jo tāda mums laukos nav. Mēs esam saimniecība Norkalnē Ekoplus, kas ņemās ar ūdens putniem. Uz šogad izdomājam, ka piedalīsimies arī pilsētās Lieldienās ar aitiņām, kaziņām un trušiem. Kas ir tas, kas visvairāk piesaista līdzcilvēku uzmanību? Protams, vismazākiem tas ir truši. Tas ir numur 1, pēc tam ir kaziņas aitiņas un trešais tikai putni, diemžēl. Man vislabāk šeit patīk, ka te ir daudz mīlīgi dzīvnieciņi un te ir ļoti forši pavadīt laiku. Tu iekšā pie darbnīciņās arī biji, padarbojies tur? Nē, vēl nebiju, bet man ļoti gribas jau iet tur iekšā. Un tiesi radošās darbnīcas Raibu Raibās un arī dalībnieku skaits varenkupls. Un katram savs redzējums arī uz Lieldienu prieku. Lieldienas ir tāds, kad svin svērku un meklēju olas, un es te daru, lai izpriecātos. Viņiem patīk visvairāk radoši darboties, viss, kas ir ar krāsām, ar diedziņiem, kā redzat šeit taisa cālīšus un šādus piezvanīšus. Tur var izkrāsot oliņas, vispārējais viss atkarīgs no tā, cik viņiem ir laiks. Vai daži steidzās, pamet darbiņu skrien, jo ir kino. Mēs Madonas novada kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldības attīstības nodaļu arī katru gadu plānojam svētkus un domājam, kā iepriecināt. Arī šogad padomājām par aktivitātēm, par radošajām darbnīcām. Mums ir Lieldienu zaķis un mums ir mini zoo, tā kā bērniem ļoti patīk arī zvēriņi, putni, vistas un, protams, arī multenes. Tā kā šī ir tāda diena, kad tiešām priecāties, izbaudīt svētkus, tādu
radošu garu un redz, kā arī saulīte mūs šodien lutina. Tā kā es domāju, viss ir izdevies un ļoti daudz redzu priecīgas sejas un tiešām aizrautīgi darbojās. Tā kā par to ir patiesas prieks. Būtiski, ka līdztekus ģimeniskajām tradīcijām un kopienu pasākumiem Madonā ik gadu lieldienas tiek svinētas arī ar dziļi kristīgu akcentu. Ekumenisko krustaceļu, nakts dievkalpojumiem un svētajām misēm, atgādinot, ka lieldienas ir Kristus augšām celšanās svētki. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.